Mazākajam Aleksandram junioram tur vēl nekāda interese nevarētu rasties īpaši par patriotismu 4. māju, jo tas tikai dažus mēnešus vecs bērniņš, bet... Tieši no tāda vecuma jāsāk. Jāsāk no tāda vecuma, nu tu labāk zini, protams. Bet vai vecākai meitiņai ir interesi par Latvijas tādiem lielām dienām? Vecāka meita iet skolā, un tur viss ir kārtība, bet runājot par maziem bērniem, par jaunāku Aleksandru, viņš man piedzīva 8. oktobri, tad Tautas frontes kongresa, dibināšanas kongresa diena, un tīri valstīski mēs viņam izvēlējamies vārdu, kuru vārda diena ir 18. novembri. Bet es domāju, ka tas patriotisms, kā tāds, nav varbūt tā formāla lieta, par kuru skolās runā, ka patriotisms tomēr ir tā saita ar valsti. Un es biju ļoti aizkustināts, es biju studija iepriekšēju pusstunda pirms mūsu daļas, un šeit ir bijis Jānis Dinievičs un Indulis Berziņš, augstākas padomes deputāti, un viņa saruna man galīgi aizkustināja, īpaši tāpēc, ka tā augstākas padomes intelektuāla kapacitāte bija tik liela, ka šodien dzirdošos cilvēkus, tu saprāt, ka varbūt dažādas lietas ir, tā kā zudumi ir gājuši. Un tas pats Indulis Berziņš 4. māja runāja par to, ka mums vajadzētu steidzīgi pieņemt deklarāciju, lai paspētu ieliekt jaunai Eiropas kārtību, kuru tagad veidojas pēc Austrumu Eiropas dekomunizāciju un Vācijas atkal apvienošanas. Un, ja drīkst, es vienkārši mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu ar Andra Plotnieka, profesora Plotnieka vārdiem. Viņš arī runājas tajā diena, 4. māja, un savu uzrunu uzskatīja par vajadzīgu sākt ar vārdiem: godējami Latvijas tautas deputāti. Tauta gaida. Un tauta tiešām tur aiz logiem gaidīja. Un es domāju, ka tauta vienmēr gaida no valdības to, ka tauta grib, un tas saites starp tautu un valdību ir tas patriotisms tā, ka viņam būtu jābūt. Jā, godātie skatītāji, mēs pēc minūtītes pieslēdzamies jau tiešraidēja Latvijas Republikas Saeimā, kur notiks svinīgā sēde par godu 4.